Šīs dienas problēma neiet tahometrs. Volvo 740 un iekšā M57 D25 BMW dzinējs. Tahometrs nedraudzējās ar BMW dzinēju. Meklēsim šodien risinājumus un panāksim, lai tahometrs darbojās. Tātad te noņemās tādas divas plasmasiņas. Pa virsu šeit nāk tādas vienā un otrā pusē. Tad te iekšā skrūve. Otrā pusē arī. Tad panelis vienkārši izraujās ar rokām ārā. Tāda ainava te paverās. Priekš 80. gadu beigām pārāk moderni, manuprāt. Kas tās vispār ir? Tā taču nav nemaz mikroshēma kaut kāda lentu kapsēta. Bet nu labi, strādāsim ar to, kas ir. Tautā runā, ka no 760. Volvo wide block tahometrs draudzējoties ar M57 dzinēju. Mēģināsim risināt šo problēmu tādā veidā. Nu, re, kur vēl mums ir viss panelis no 940. benzīnieka. Bet tas visticamāk mums šodien nebūs vajadzīgs, bet tās mums viņš ir, jā. Un šis ir no benzīnieka tahometrs. Laikam. Tā vajadzētu būt vismaz. Tā vismaz izskatās. Ņemam nost visu. Visus stekerīšus vienojam vaļā. Auto jau no rūpnīcas ir diezgan unikāls. Laiks viņu ir padarījis vēl unikālāku. Un dzinējs vaps viņu ir padarījis vēl unikālāku. Tahometrs neapšaubām ir no benzīnieka, protams. To var redzēt pēc redline līnijas, jo benzīniekam redlines ir pie augstākiem apgriezieniem. Un tāda, ka šim pašlaik šajā instrumentu panelī strādā tikai degvielas rādītājs, voltmetrs un reizēm iet spidometrs. Iepriekš spidometrs strādāja, bet tur kaut kāda problēma parādījusies. To mēs varbūt arī mēģināsim šodien pie reizes atrisināt. Es papētīju nedaudz informāciju. Un problēma var būt vai nu aizmugurē pie devēja, kurš ir pie reduktora, vai arī panelī kaut kur problēma. Kaut kādi lodējumi varot būt vaļā vai kaut kas tam līdzīgs. To mēs pie reizes te apskatīsimies, vai te nav kaut vizuāla vaina. Nu, ne problēma, bet vienkārši uzmanība jāpievērš šai te vietai. Šeit, kur jau var redzēt, kāds skrūvējs, tāpat kā es tikko gribēju, vienkārši vaļā. Un tad viņš rekur to lentu berž un vispār rada bojājums. Labāk paņemt viņu nedaudz malā ar pirkstu, skrūvēt ārā pa otru pusi skrūvu. Uzdevums mazāk radīs bojājums lentai. Diezgan grūti saprast, kuras tieši tas skrūvis būtu jāskrūvē. Iespējams, visu nemaz nevajag, bet cik te
nevar īsti izsacināt. Skrūvēšu vienkārši visu vaļā un izpētīs kārtīgi uzbūvu. Visu kaut ko jaunu uzzinās. Pie reizes daudz ko redzēs. Varbūt kaut kādus spīdometra defektus ieraudzīs. Tāda gada mašīnas priekš manis vispār ir pārsteigums, ka ir elektriskais spidometra devējs, kad nav no krosas spidometrs. Es ņemos ar 124. Mercedesiem un pašsaprotam lietu. Redz, ka viss ir advancēts salīdzinoši. Pilns visādiem čipiem, kondensatoriem un visu kaut ko. Protams, nevar salīdzināt ar mūsdienu auto mikroshēmām. Pats pašam ir ļoti grūti kaut ko izdarīt un labot. Te viss ir diezgan tāds ar lielu lodāmuru labojams. Nevajag tepat nekādus mikroskopus, neko tādu. Viss ir diezgan pārskatāms. Bet tāpat, manuprāt, pamoderni. Priekš šī auto. Kur jau kaut tāds mūsdienu jaunietis salīdzis kaut kādas LED gaismiņas. Tās īstenībā arī gribētos pie reizes samainīt par normālu apgaismojumu, kāds ir bijis oriģināli. Tā viss panelis kaut kāds zils, kaut kādā Need for Speed underground stilā. 2000. gadu sākums ir pagājis, atgriezīsimies pie īstajām vērtībām. Tā. Jā, un būsta devēju, skatos, ir ļoti viegli savienot. Tikai caurulīti jāpievieno, jāieslēdz iekšā turbo līnijā kaut kur viņš piediedz. Protams, ka kāda ķipa vajadzība, bet es domāju, ļoti stilīgi, ka šī štelīte arī strādātu. Dotu papildus kaifu skatoties spidometru paneli visu. Un temperatūra arī nerāda. Nezinu, vai to mēs šodien taisīsim vai nē, bet nezinu, kā viņi vispār tur iet, vai caur vadības bloku viņi iet, vai arī pat taisnot uz devēju. To kaut kādā nākotnē visticamāk. Šodien mūsu mērķis ir tahometrs un spidometrs. Varbūt pie reizes arī pulksteni. Mēģināsim saprast. Regulācijas pogi darbojās. Bet kaut spidometrs mums neiet. Nezinām iemeslu dēļ. Japan. Nu jā, Japāņi bija iejaukušies. Viņa bāzuši savu degunu. Tā. Yazaki meter. Made in Japan. Volvo. Tā. Nezinu. Pamēģināsim. Iespējams pieslēgt pa taisno. Izskatās, ka te ir tikai jābūt elektrībai pievadītai, nekam citam. Plus un mīnus reāli. Skatoties, ka šeit viņš bija. Bet tā arī izskatās. Viens ir plus, otrs mīnus. Tā pievadīsim pa taisno sākumā elektrību. Paskatīsimies, ja pulkstens. Lai gan nē, mēs vispār nezinām, cik voltus te vajag pievadīt. Varbūt, ja viņš iet, mēs viņu varam nokūpināt. Varbūt viņam kaut tur 3 volti vai kaut kas tam līdzīgs. Tāpēc, ticamāk, pieslēgsim šito pie mašīnas.
Un pārbaudīsim, vai te pienāk elektrība. Un, ja nepienāk, tad visticamāk, ka tur ir vaina mums. Bet, ja pienāk, visticamāk, šeit ir vaina. Un mums bija tur otrs, varbūt no tā varēs paņemt kaut kādas rezervas daļas. Jā, tāds būs mūsu rīcības soļu plāns. Tā, nākamo mēs ņemsim ārā tahometru. Šis būs mūsējais. Nākamais sirojumu iegūtais. Tas tiek taisītie privātie auto. Esam auto entuziasti un cenšamies daudz ko remontēt paši. Lielākoties būs gaidāmi visādi zem 2000. gada ražotas automašīnas. Visādi interesanti varianti auto. Priekš manis interesanti. Varbūt arī priekš jums. Tā kā darbojamies. Tad šādi izskatās mūsu iegūtā detaļa. Tas ir tahometrs, oriģinālais 740 Volvo uz D24. Tā laikam saucās tas zinājs. Tas ir Volkswagen vecais LT boosted zinājs, 6 cilindru dīzels. Zvērīgs zinājs, protams, arī. Un liela dīzeļa degvielas patēriņa, bet ar fenomenālu skaņu un kvēpu. Kā tā, mēģināsim salīdzināt viņu ar mūsu wide block tahometru. White krāsā. Ja sakristu cipari, tad mēs varētu vienot, nevienot, bet pārmainīt šito te plāksni, ja? Lai mums ir viss melnais panelis, bet tas izskatās, ka nespīd mums. Pēc tam varbūt vēl pieslēgsim arī diagnostikas iekārtu, pārbaudīsim, kā sakrīt apgriezieni ar to, ko rāda uz tahometru. Un varbūt, ja būs tuvāk šai realitātei, tad šis būs mūsējais variants. Kā tā, skrūvis ir pavisam citās vietās. Kā nav mums plug and play variants. Nāksies bišķiņ palauzīt galvu un paeksperimentēt kaut ko. Principā es izpētīju un izskatās, ka ir daļējs plug and play variants. Kā tagad moderni teikt. Principā ir, kur vecajam ir 3 kontakti. Šīm skrūvēm platē ienāk strāva. Un karš sanāk, te nav jārakstīts, bet otrā pusē, kur ir norādīts, ka šis ir plus pienākošais strāva. Tas ir P, tas visticamāk ir kaut kāds signāls, kaut kāds impulss. Un šis te ir vienkārši strāvas mīnus. Un nekur uz mūsu jaunā eksemplāra arī viss ir norādīts, nekur mīnus. Tad ir plus, un tas ir P. Visticamāk, tas ir impulss. Tas gan cits tas varētu būt. Un principā, jā, izvietojums ir pilnīgi citādāks. Un tas, ko mums vajag panākt kaut kā, lai mēs šajā te platē visā viņu varam smuki nostiprināt un
savienot tos 3 variantus, tā kā tas ir bijis. Sanāk, mums reāli ir jāpārnes kaut kādu lodēšanas darbu, visticamāk būs jātaisa. Šo te. Jūs varbūt labāk saprotat. Tātad šis ir vecais, šis ir jaunais. Un re, kur ir 3 kontakti. 1, 2, 3. Re, kur ir 1, 2, 3. Un re, kur šis te viens bija šeit. Šis te bija šeit. Šis bija šeit. Te pienāca vats no mašīnas. Ja vien tāds nav iepriekš kaut ko iejaucies un samainījis vietām, jo it kā nu šis tāds pēc pienākoša plusa it kā izskatās, jā. Bet nu viņš bija šādā te vietā, kas ir pagākārt sanāk. Tas spēja it kā impulsu kontakts. Pie viņa bija klāt šis. Un impulss ir šeit. Plus ir šitais. Tas ir šis. Un tālāk sekojot pa plati, viņš savienojās kopā ar šito sarkano vadu, kurš aiziet prom uz voltmetru, kurš panelī mums rāda. Nu jā, uz šito te. Tā kā nu it kā tas izskatās pēc plusa, bet viņš arī te bija pie plusa. Un skatīsimies. Ar cik mēs nezinām, kur pienāk vispār barošana visai šai te apsētai pagaidām. Būtu bijis loģisks samērā variants, ka tas būtu bijis šeit, bet tas visticamāk arī ir impulsu vats. Cerēsim, ka tur nav kaut kas samainīts vietām. Tā, es izdomāju, ka es sākumā pievienošu vadus vienkārši pie jaunā tahometra un pievienosim viņu vienkārši pataisno pie platas. Sākumā pieslēgsim vienkārši pie mašīnas, pārbaudīsim, vai reāli šis vispār tahometrs strādā, reaģē. Lai nav tā, ka mēs pa velti būsim tur saurbuši, varbūt kaut kādus caurumus un kaut ko tādu. Un beigās mums tāpat nekas nestrādā, tāpēc sākumā uztaisīsim tādu testu. Tā viss plus mīnus ir savienots. Šos stekerīšus kāds sanumurējis, bet tas pat nav svarīgi, jo viņi katrs ir atšķirīgs. Viņi nevar pievienot tur, kur tam nebūtu jābūt. Tā kā varbūt tas nav labākais variants, kā es izdarīju, kas pielodēju, bet galvenais, ka tas strādā. Tad tā, pirmais tests. Gan jau viss nevajadzēja vieno, bet es jau nezināju, kurš kam ir paredzēts, tāpēc pievienoju visu. Pagaidām nekas mums nenotiek. Te kontaktam jābūt. Izskatās, ka viņš varbūt pats ir sabojāts īstenībā.
bija teorētiskais impulsa vats, kurš bija pievienots tur, kur viņš bija. Ļoti iespējams, varbūt, kad tas ir nepareizi, varbūt, ka iepriekš jau ir kaut kas bijis samainīts. Mums vajadzētu pamērīt šito vadu visticamāk, ja te nepienāk kaut kādi mēmākā strāva, drūmākā. Tā kā, jā, nezinu, štukosim tālāk, kas te notiek. Tā, turpināsim ar to, ka ņemsim voltmetru, ierubīsim viņu, ieslēgsim uz voltiem, uz līdzstrāvas mērīšanu. Tas tā. Tas aparātīt. Pārbaudīsim, kur te pienāk strāvas, kur nepienāk strāvas. Degvielas sūks mums ir ieslēdzies pat. Tā, šitam teorētiski būtu jābūt plusam, šitam būtu jābūt mīnusam. Realitāte ir tāda, ka pienāk 11,32 volti. Tātad strāva platē pienāk, tas ir ļoti labi, bet mums nepienāk visticamākais impulss. Tas ir šis te, es tā gribētu domāt. Visticamāk jau arī viņš bija pievienots tur, kur viņam bija jābūt, jo tādā gadījumā mums nebūtu visā šajā pasākumā barošana. Un tad arī nebūtu gan jau strādājis voltmetrs. Nu tas tā, spriedelēja tikai. Bet, jā, mums tagad vajag saprast, vai pienāk impulss. Un ja nepienāk, tad kur mēs viņu varētu dabūt un kāpēc viņš nepienāk, tā tālāk. Tātad tā, vai mums te ir kaut kas tāds, ar ko mēs varētu, arī kur ir mums hercu mērīšanas režīms. Nekad neesmu viņu izmantojis, bet visticamākais, ka tas ir tieši tas, kas mums šajā gadījumā ir vajadzīgs. Es tā pieļauju. Mums vajadzētu dabūt mašīnu laikam rūcošu. Tas te būtu skaidrs pateikšu vienkārši. Pielikšu mīnusu kaut kur pie mīnusa, ja, un plusu pie šīdā te prikola. Skatīsimies. Saku, es nekad neesmu mēģinājis to hercu režīmu, bet visticamāk, ka tas ir tas, kas nepieciešams. Tie rūcoši dzinēji mums reāli rādījās 38, kaut kādi herci. Un noslāpējot tas pazuda. Tā kā visticamākais, ka herci mums, tas impulss mums pienāk. Vēl varam pamērīt to impulsu voltos, varbūt, kas tur rādās. Tā pie noslāpēt dzinēji gan jau nevajadzētu nekam būt. Vai gan kaut kādi milivolti, tur tas nav nozīmīgi. Sakot, viss ir skaidrs. Šis te vats, kas pienāk, viņš visticamākais ir pievienos, ar kur viņam būtu jābūt. Lieta tāda, ka dzinēju mēs paši nesam likuši, mēs esam nopirkuši automašīnu jau ar gatavu visu to padarīšanu. Un daudz lietas te nav novest līdz galam. Pa lielam ir tikai iemest dzinējus un visu un vālē, vai ne? Bet, jā, tad mēs cīnamies tagad ar visām šīm te nepilnībām. Ar šis te vats, kas nāk no mašīnas, viņš reāli, nezinu, vai viņš dod pareizus hercus, bet hercus viņš dod. Un, impulss reāli tukšgaitā man rādās kaut kādi tur 38 ar kaut ko.
un nedaudz uzgāzējot aiziet pat pāri 120, 130, un volti pienāk 5 līdz 6 tur laikā tas diapazons. Tā kā visticamākais šis vads dara tas, kas viņam ir jādara, bet mums nereaģē spidometrs. Tā kā divu variantu pa lielam, es domāju, vai nu tur nepienāk tāds impulss, kādam viņam, kāds ir vajadzīgs priekš viņa. Iespējams, ir viņš jāvieno kaut kur citur pie automašīnas, lai būtu vajadzīgais, lai viņš strādātu, vai arī viņš vienkārši nestrādā šī ierīce. Tahometrs viņš varbūt ir sabojāts, beigts. Te vēl ir kaut kāda regulācijas šitā te iespēja, es nezinu, ko viņš regulē, kaut ko kalibrē, kaut kādus, nezinu, ko es papētīšu, kas tas tāds ir. Principā tā, bišķiņ patērēja laiku, paskatoties tur, kur tas vads tur aiziet, ja? Kur viņš tur savienojās ar ko un tā. Tā līdz galam nemaz tā baigi neatradu, bet, tas arī bija veltīgi. Pa lielam šito noņēma nost, un joka pēc vienkārši pievienoja klāt tahometru no tā spidometra, kurš ir no 940. benzīnieka, un tici vai nē, viņš strādā. 940. benzīnieka. Tas visticamāk šodien nebūs vajadzīgs, bet tās mums viņš ir, jā. Un pieslēgsim klāt datoru, noregulēsim viņu precīzi, cik vien ir iespējams. Tagad viņš, teiksim, rāda redzēt pirms 1000. Un redz, kur viņam ir tas baltais stūrītī ar to uzrakstu 104. Tā ir tā kā skrūve, ar ko viņu var kalibrēt. Tā kā izskatās, ka šodien mums ir diezgan laimīga diena. Tad izmantošu visklasiskāko Delfī diagnostikas iekārtu. Mums jāizvēlās E39. Es nezinu, kurš gads, pieņemsim kaut kāds 2001. Diez vai tie dzinēji vadības bloki atšķirās. Par cik mums ir E39 visa vadība un dzinējs. Tā mums ir dīzelis. Un 2.5. Darbinam iekšā. Tā, tagad mēs ejam uz meklējam, kur mums rāda apgrieziens. Revolution signal. Tā kur ir 7,5 750 tūkšgaitā. Te mums rāda principā 1000. Nozīmē, ka mums ir jāregulē nedaudz uz leju viņš. Ar šo te brīnumaino skrūvi. Tā plus mīnus ir uz kaut kur tā, nezinu. Uztaisīsim tā, lai mums ir kaut kāds 1000 apmēram. Ir labāks atskaites punkts. Ir 1000, nedaudz virs. Nozīmē, ka vajag nedaudz zemāk. Tā griežam mūsu regulācijas skrūvi. Ir nedaudz virs 1000 un nedaudz virs 1000.
Uztaisam 2000, labi, 1500. Un ir arī tieši pie 1500. Esam smuku 1500. Bišķiņu virs. Vajag nedaudz vēl atpakaļ. Pa daudz. Baigi jūtīgā tā podziņa. Nu tas rezistors. Pieci, 1,5. Perfekti. Tā šis mums aiziet līdz 4,5. Šis palielinīs 4,5, 8. Plus, mīnus, nu viņš ideāli precīzi nerāda, bet uztaisam uz 2. Un te mums arī ir 2. Un principā viņš rāda pat ļoti precīzi. Pie pašiem maksimālajiem viņš tā kā, nu, nedaudz sāk melot laikam, bet varbūt arī nē. Principā līdz 2000 viņš rāda pat ļoti precīzi. Ja te viņš uzlec līdz, vajadzētu uzslēgt varbūt uz diagrammas režīmu, kurais tas bija. Šitais nē, ārku te. Šitien laikam. Nu, vot. Uzdodam te, teiksim, līdz 4. Viss bišķiņu virs 4 uzgāja. Te lielākais, ko viņš saglabāja, arī ir bišķiņu virs 4. Principā viņš ir ļoti precīzs tagad. Kaut kādi bišķiņu virs 5, 100, kaut kādi 7 tur arī ir apmēram gan jau. Uztaisim 1000. Apmēram bišķiņu virs. Un te arī mums ir bišķiņu virs 1000. Tā kā principā ideāli. Tagad tikai nākamais solis mums ir šo te uzparikt, iestrādāt smuki iekšā mūsu panelī. Tātad, ja mūsu baltais whitebox tahometrs nebija bojāts, ja viņš bija ejošs, nu vizuāli viņš tāds arī izskatījās, nekāda pini nebija norauti, nekas tāds. Ja tas tā ir, tad tā informācija par to, ka ir nepieciešams, tas tahometrs ir pilnīgākās muļķības. Ir nepieciešams 940. Volvo benzīnieka tahometrs. Tad var viņu pievienot, ieregulēt kā vajag, un rādīs pat ļoti precīzi. Tā kā tā, tagad nākamais solis mums ir viņu izdomāt, kā smuki iestrādāt šajā instrumentu panelī, jo arī viņš ir atšķirīgs. Pilnībā atšķirās stiprinājumi un kontakti. Un arī tam trešajam, tam baltajam bija arī pilnīgi atšķirīgi. Nu, visiem 3 savstarpēji pilnībā dažādi tā uzbūve. Tā tagad es palauzīšu galvu un tiekamies pēc pāris minūtēm. Tā tahometrs, nu, panelī arī viņš tā kā nedara stiprinājumus, vai ne? Un, lai viņu smuki nocentrētu, kaut cik ok izskatītos,
vienu kājiņu šitien nācās tā kā nogriezt arī šim te tahometram pašam. Un pielīmēju viņu, tā kā 4-5 punktos ar šķidro metālu, kas ir nevis tā kā tas tā kā metāla līme, ja, vai kā viņas sauc, tā kas ir tā. Tā kā divi varianti. Es parādīšu, kurš tādi 2 komponenti tādi. Un teorija ir tāda, ka šito jau uzsilda kaut kādu 300 kaut ko grādi, tad tā kā viņš padodās. Tā kā, nezinu, cerēsim, ka nevajadzēs mums līst iekšā ilgi un dikti, ja, bet, ja kas tad gadījumā tīri teorētiski viņam vajadzētu pie kaut kādas temperatūras nākt vaļā. Tādā temperatūra jau arī plasmas tur dalīsies, bet, tādā opcija, kas šī gadījumā šīta noderēs. Un, protams, būtu eleganti kaut kādus foršus stiprinājumus tā kā uztaisīt, bet nenāk prātā nekas tāds, ko te varētu tā, lai, jo lieta tāda, ka viņu vajag ielikt šim pa centru, lai no otras puses kaut cik ok izskatās, jo viņš ir nedaudz mazākā izmērā nekā tā kā tas, tas viņu vajag smuki iecentrēt, un kad līme nožūs, tad būs vēl jāizdomā, kā šeit salikt visu kopā. Visticamāk šīta lenta plate būs nedaudz jāatbīd iespējams, un jāuztais caurumi, vismaz 2 stiprinājumam. Varbūt arī varēs iztikt bez stiprinājuma, ja šī te kā plate viņu atspiedīs. Ja neatspiedīs, tad tīri tā, lai balstītos uz līmi, varbūt nebūtu gudri, varbūt arī būtu, nezinu. Principā skatīsimies tālāk, kamēr līme dziest, saliksim kopā atpakaļ degvielas rādītāju, to mēs lieki noskrūvējām. Degvielas devējs mums dzīvo šeit. Tas mums strādā, to problēmu nav. Sakot, dabūju numuru, sazvanījos ar cilvēku, kurš kaut kādus daudzus gadus atpakaļ instalēja šo dzinēju šajā automašīnā. Viņš baigi nezināja komentēt neko par tahometru, bet viņam bija varianti kaut kādi. Pieteicās atvest tahometru, kur tīri teorētiski varētu strādāt, bet tas mums vairs nav vajadzīgs, jā, mums pašiem bija tāds viens rezervē. Un viņš arī tieši teica, ka tas ir 940 tahometrs, tas arī esmu strādājis. Tā kā par to aizbloku tās viss ir tāds kupu mīzes palielam. Visticamākais. Iespējams arī viņu var kaut kādā veidā pieslēgt. Bet tas izskatās, ka ir sarežģītāk nekā šis. Jā, tādā ļevā variantā plug and play varētu tikt. Tā moderni tagad sauc jaunieši. Jā, iespējams šodien vēl uzmetīsim acis spidometru problēmai, tāpēc mums nerāda ātrumu. Un pēc cik es šodien iemācījos, kā strādāt ar hercu mērītāju. Tās, ka tas ir ļoti vienkārši. Tad pieliksim viņu klāt, visticamākais pie vadiem, kas nāk no devēja. No šādiem reduktoru. Redzēsim, vai ir impulss.
Un, ja tur būs impulss, tad mums vados un pašā devējā nav problēma. Problēmas visticamāk ir pašā spidometrā. Taču, ja tur mums nenāks nekāda pēc, tad gulsimies zem mašīnas un skatīsimies, ko mēs tur varam darīt, lai atjaunot kontaktu, vai arī devējs būs beigts un viņš būs jāmaina. Ja tie tur viss būs kārtībā, tad idāsim vaļā panelī šito pedaļu, kas atbild par spidometru, un meklēsim vizuālu skaits. Ja nebūs vizuāli skaits, tad mēģināsim iet cauri elektroshēmai, cenšoties loģiski domāt. Jo kaut kāda loģika jau šajā visā pasākumā ir iekšā. Tagad saskrūvējam būšu devēju vietā, ieliekam. Tās viss bija liekas skrūvs, kurš atskrūvējam pašā sākumā. Gan jau cenšoties iedzināties, arī varētu saprast, ko tas tā, tas otršķirīgi. Tas galīgi nav laidīgās skrūvis. Vēl viens ļoti labs iemesls, kāpēc es neieredzu tās aftermarket LED gaismas, ir ne tikai tāpēc, ka pēc tā kā izskatās, bet arī apskatieties, ko viņas nodara ar oriģinālo plati. Apskatieties, viss ir brūns apkārt. Iespējams, varbūt arī tas brūnums ir no iepriekšējām kaut kādām, kuras ir liktas jaudīgākas nekā paredzēts, bet visticamāk, ka no šīm pašām, kur visur ir plasmas apdegusi apkārt. Un bija viens 201. Mercedes, kur bija panelī ieliktas LED gaismiņas, un bija tā, ka viena, viņa bija tā kā lampiņa, un viņai klātā maziņa kaut kāda mikroshēma. Tur visticamāk kaut kādas pretestības, kaut kas tāds ir iekšā tajā ķēdē. Un viena no viņām bija beigta, viņa it kā dega, bet viņai kaut kas bija noticis, vai arī viņa varbūt arī nebija noticis, varbūt viņa vienkārši bija tāda tīzla. Tā kā viņas dēļ sita ārā drošinātāju, kurš nāk iekšā schēmā ieslēgts panelī. Un tas drošinātājs atbildēja par visu paneļu apgaismojumu pilnībā, arī par konsoles apgaismojumu, kas nāk pogām, visam pārējiem. Un principā tā viena spuldzīte čakarēja prātu un sita ārā to drošinātāju, un tā iemesla dēļ. Tās vienas spuldzītes dēļ viss kars vadi bija tā, ka pirkstu nevarēja pielikt klāt. Principā, ja drošinātājs tur nebūtu iestrādāts no rūpnīcas, būtu kaut kas pārdedzis gan jau mikroshēmā vai nezinu, tur vispār aizdedzies varbūt būtu. Tā, kamēr mums līme cietē, tas gan jau būs ilgi, varbūt vispār rītdien tikai liksim kopā. Tikmēr izbrauksim aplīti un pamērīsim gaitā, kurš vai nāk mums impulss no ātruma devēja. Tīri teorētiski papētot plati, šī loģiski šķiet, ka šīs ir vajadzīgais štekerīts ar 4 piniem, un 2 no viņiem ir barojošie vadi plus un mīnus, un 2 no viņiem pienāk no devēja, kurš ir reduktorā. Tā vajadzētu būt. Tā kā no sākuma pamērīsim, kuros ir patstāvīgā strāva, un tad mēs sapratīsim, kurie ir tie, kuriem mums būs jāmēra herci vai volti, kaut kāds impulss. Un to mēs tur paeksperimentēsim. Uzslēdzam uz voltu līdzstrāvu un pamērīsim vidējā te
Pēc krāsām varētu būt, ka šie te divi it kā ir patstāvīgie. Tas nobaro spidometru, bet varbūt arī nē. Var sagāt no šiem 4 vadiem. Zilais ar sarkano bija plus un brūnais bija mīnus. Un tagad es pievienoju masu pie brūnā ar balto un plusu pie zaļā ar balto. Un mēs redzam, ka pašlaik mums rāda 0 Hz. Taču, kad mēs sāksim braukt, tad mūsu ainava mainās. Herci rādās. Tas nozīmē, ka devējs strādā, taču mēs pabrauksim nedaudz ilgāk. Jo ar spidometru bija tā, ka viņš reizēm mēdza iet un tad mēdza neiet. Tāpēc paskatīsimies, vai mūsu herci nav tā, ka viņi pēkšņi nokrītās vai pēkšņi paaugstinās vai pazūd pavisam. Jo iespējams, ka tas devējs gļučī. Labi, tagad es beigšu filmēt un iedziļināšos šajā pasākumā. Tātad jūs iepriekš arī gan jau redzējāt, ka reku rāda 270 un cik tur, ja, pātrinoties, tas skaitlis palielinās. Un tad izskatījās, ka samazinās, bet patiesībā viņš nesamazinās. Reku rāda herci, un tad viņš pāriet uz kiloherciem. Tā kā devējs izskatās, ka strādā tā kā vajag. Un arī vadi. Vados izskatās pagaidām nav nekur problēma, jo nevienā brīdī nenokrītās rādītājs kaut kā pēkšņi vai nemainās. Viss ir diezgan sinhroni, jo ātrāk es braucu, jo vairāk herci rādās. Tā kā, meklēsim mainu panelī visticamākais. Es tā braucu un domāju, ka baigi forši viss izskatās, vai ne? Nekāda vaina. Iedomājieties, visu laiku ikdienā šitā te būtu jāvālē. That's the project car, man. Tā kā tā. Tā kā jā, savā ziņā šitais mērītājs diezgan, tāds forši, labi štelle, jā. Bet es nezinu, kā viņam noņemt tos auto režīmus, jo rekur, teiksim, uzslēdz tiem herciem, ne? Tagad viņš rāda ķipa prosta hercs, es aiziešu uz lielāku mērījumu, viņš automātiski pārslēdzās. Un rekur rādās auto. Un, protams, ka es nopirku, kad es viņu dabūju, visu maņuāli vienkārši izmet miskastē, kā jau kārtīgs latvietis dara. Un tad es nezinu, kur viņu izrubīt ārā. Šķiet, ka pašā sākumā es mācēju, bet laikam esmu aizmirsis. Bet tas sīkums savā ziņā. Viņam ir stilīgas štēles tādas, kā rekur ir šitais te. Klamps, ja, kur kontakti. Un ka es viņu uzlieku uz, bet tas vienīgi strādā uz augstspriegumu. Tā kā uz maņstrālu laikam. Te arī kaut kur bija rādīts man šeit. Ir maksimums 400 volti, 600 volti. Kroči, tur prikols tāds, ka ja es viņu uzlieku uz vada, tad es varu redzēt ampērus, kas iet caur vadu. Un laikam ampērs volts, man šeit ampērs varēja redzēt. Un nav jāiegriežās vadā iekšā un var vienkārši uzlikt pārbaudīt, vai iet cauri strāvu vadam, vai cik spēcīgi viņi ir. Un vēl, protams, te ir hercu mērīšana un ampēri maņstrāva. Tas, laikam, arī šitais ir šīs režīms. Un šitā te kruta feature NCV kroči, re, kur galā ir tāds izcilnīts un, teiksim, ja sienā kaut kur vai vienalga, tā kā kaut kur iet vads, ja, tad, viņam
strādā līdz kaut kādu pāris centimetru distancē. Tad es tā kā varu pielikt pie sienas un meklēt un atrast, kur iet vads. Vienīgi nosacījumam jābūt tādam, ka kaut kam ir jābūt ieslēgtam, teiksim, rozetē vai ieslēgtai gaismai, lai caur to vadu plusa strāva. Un tad es varu tā kā pielikt viņu pie sienas un atrast, kur tieši iet vadi, nelaužot vaļā sienu, teiksim. Tas stilīgi ir un, te ir kaut kāda figņa, gaisma iebūvēta iekšā. Tad varu apgaismot, displeju. Un tur vēl visādas features, karočīt. Protams, ir ohmu mērīšana. Kaut kā tā. Jaucam vaļā spidometru. Šis iespējams būs ļoti garš video, bet man vienalga. Tas neinteresē. Diez vai vispār kādam baigi noderēt visu šitā informācija, jo cik vispār šitādi volīti braukā pa ielu un arī cik no viņiem ir iesakots tāds zinājums, bet varbūt kādam vienkārši patīk tehniskās nodarbības, varbūt kaut ko vienkārši var nosist laiku vai kaut ko iespējams arī uzzināt par šī visu pasākumu. Papētot plati, atradu, ka rekur šeit ir bojājums. Un izskatās, ka viens no tiem kontaktiem pat ir pušu. Nezinu, vai tas kaut kādā veidā ir saistīts ar mūsu spidometru, bet tā tas it kā varētu būt, ka brīžiem viņš kontaktē, brīžiem nē, un tad tas spidometrs reizēm iet, reizēm neiet. Tā kā salodēsim šos te kopā, un tad mēs redzēsim, vai spidometrs mums strādā vai nestrādā. Tā, širos te kontaktus salodēju. Un pagaidām izskatās, ka spidometrs strādā. Nekādus gļukus neredz, ka ir tur lēkāts tur papakaļ. Tā kā visticamākais mūsu problēma ir atrisināta. Vēl palikuši. Un būsts, temperatūra, volti mums rādās. Un degviela visticamākais kā arī. Gan jau, ka tukšu bāka arī gandrīz. Tā kā viss ir baigi eleganti, es teikšu. Viss ir pa smuko. Spidometrs strādā. Nevienā brīdī nenokrītās. Iepriekš bija tā, ka viņš varēja iet, un tad pēkšņi tā kā nokrist, uzlikt augšā, palēkāt, tad atkal parādīt, tad atkal nerādīt. Tagad izskatās, ka strādā visu laiku. Tā kā eleganti. Salodējis tā, ka sākumā notīrīja rekur šeit, malās ķipa. Sākumā bija doma tādu tā kā maziņu vadiņu paņemt dzīsliņu un pielodēt te un šeit, bet beigās saprat, kad baigi tuvu jau ir tie kontakti un paņēmu un vienkārši viņus salodēju kopā ar olvu. Tā kā baigi smuki sanāca, salīdzinoši. Šīs te turpina te cietēt, cietāks ir, bet nav arī 20 grādi ārā, tā kā nav brīnums, ka cietēja ilgāk. Tā kā šodien man vairs nav laika te ņemties, tad šī visticamāk būs pirmā daļa. Nezinu, kā varētu nosaukt Volvo. Ķieģeļu spidometrs, part 1 vai instrumentu panels, nezinu vienalga. Kročīt, jā, un tad visticamāk gan jau arī, es tā domāju, ka uzfilmēšu gan jau
kā viss saliks kopā un kā tas viss izskatīsies, ka strādā. Varbūt arī būs kaut kāda vēl trešā daļa vai kas, kā savienos šito būsa devēju. Gribētos arī temperatūras devēju dabūt, lai strādā. Un vēl mums palika pulkstenis pareizi. Tur arī kaut kāda štelle tur ir, kāpēc viņš nedarbojās. To nākamajā sērijā.